Iepazīt Dievu. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums viņu ir darījis zināmu. Kam līdzinās Dievs? Ko gan viņš domā par mani? Vai viņš spēj pieņemt manu aizlausto dvēseli, arī visas tās lietas, kuras es pats nevēlos nest gaismā? Vai es varu uzticēties, ka viņš par mani parūpēsies, mīlēs, aizsargās un nedarīs pāri? Šie ir daži no mūsu dzīves vissvarīgākajiem jautājumiem, un mūsu dzīve ir atkarīga no atbildēm uz šiem jautājumiem, jo no Dieva mēs nevaram izbēgt. Nav nozīmes, cik ļoti mēs mēģinām viņu ignorēt, agrāk vai vēlāk realitāte mums piespiedīs ar viņu satikties. Un šajās attiecībās viņš ir tas, kuram pieder visa vara. Tātad, kāds gan viņš ir? Svētais gars mums to atklāja pavisam skaidri. Kad mēs redzam Jēzu, mēs redzam Dievu. Jēzus ir Dievs, kas ir nonācis no debesīm, lai būtu vienkāršs cilvēks, viens no mums, patiesas cilvēks, pilns žēlastības un patiesības. Tāds, kurš mūs mīl, pamāca, dziedina, uzklausa un mūsu dēļ cieš, mirst un augšām ceļas. Tāds ir Dievs darbībā. Dievs ir nācis šajā pasaulē, lai tevi uzmeklētu, izglābtu no ļaunuma varas un uz mūžīgiem laikiem padarītu par savu mīļo bērnu. Dievs, svētais gars, palīdzi man iepazīt Dievu caur tavu mīļo dēlu Jēzu Kristu. Āmen!